interesanta lieta ir globalizācijas pielāgošanas fonds. Tas ir izveidots 2006. gadā, un Eiropas globalizācijas fonds ir paredzēts, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus skar lielas pasaules tirdzniecības modeļa struktūrālās izmaiņas. Būtībā Latvijas ekonomiku struktūrālās izmaiņas ir skārušas ļoti. Bet es visu laiku brīnījos, man ir tiesības arī brīnīties, kāpēc mūsu labklājības ministrija nav izmantojusi globalizācijas fondu, un beidzot manai brīnīšanai pienāca gals, es nosūtīju vēstuli, kad tad beidzot tiks iesniegt projekti no Latvijas Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondam. Es saņēmu vēl pavisam nesen atbildi, ka labklājības ministrija pēta šīs iespējas. Un, diemžēl, šie pētījumi nav vainagojušies ar tādiem panākumiem, kā piemēram Lietuvai. Lietuva ir saņēmusi fonda atbalstu celtniekiem 1,1 miljonus eiro, rūpnīcas snaiga darbiniekiem 0,3 miljonu eiro, kā arī tekstila rūpniecībai 0,8 miljonu eiro, mēbeļu rūpniecībai 0,7 miljonu eiro. Lūk, Lietuva ir iesniegusi un saņēmusi. Ir Spānija saņēmusi, ir Īrijas uzņēmumi saņēmuši. Vēl arī šonedēļ mēs nobalsojām par 11 miljoniem eiro Spānijas un Īrijas uzņēmumiem, tāpat kokapstrādes uzņēmumiem, kuri Latvijā arī ir zaudējuši darba vietas, zaudējuši konkurences cīņā. Nu, es ceru, ka labklājības ministrija pārāk ilgi nepētīs un nekavējoties sniegs projektus, lai atbalstītu arī mūsu cilvēkus šajā grūtajā situācijā. Ir interesanti arī tā saucamā Jeremija iniciatīva. Latvija ir parakstījusi finansēšanas līgumu šīs iniciatīvas ietvaros. Tur mēs neesam sliktā situācijā. Mums ir parakstīti līgumi par 91,5 miljonu eiro investīcijām. Un, lai gan mēs redzam, ka Lietuva ir bijusi daudz sekmīgāk, Latvija šoreiz tomēr arī nepārāk atpaliek no Lietuvas.